39 gadus strādāju medicīnā. No 30 vairāk gadus jau esmu bērnu masiere. Pie manis nāk daudz dažādu bērnu ar dažādām diagnozēm. Viens tāds jaunietis arī ir jūsu vidū. Tas ir Juris Jana, kurš bērnībā nāca pie mani masieri. Es klubā nonācu dēļ savas veselības. Jo, ziniet, kaitē mediķiem par citiem domā, par sevi nē. No rītiem cēlos, galvas sāpēja, negribējās kāpt no gultas ārā, jo bija enerģijas trūkums. Un pēc cik man patīk braukt ar riteni uz darbu, sāku saprast, ka arī mans locītavs sāka palikt stīvas. Teicu, viss, tīna pietiek, jāsāk domāt arī par sevi. Vīrs man bija baigais skeptiks uz risku. Es domāju, labi, es viņu pierunāšu. Kā ir, tā ir, darīšu pati. Bet kādu brīvdienas rītu es sataisu savu korēļus ūdeni, nolieku uz galda, lai dienas gaitā zinātu, kad jāpadzienās, lai neaizmirst. Un kaķis vienreiz uzliec uz galdu, otrais uzliec uz galdu. Viņš saka, tev klausies, bet mums taču kaķis uz galdu nekad nelaic. Ko viņš pie tā ūdens, kas viņš kaut kāds narkotiskais ūdens? Es viņam atbildu, saku, klausies, redzīt, pat dzīvnieks saprot, ka tas ir labs. Uz ko viņš tam paskatās un saka, bet mēs ar sunītu neesam pelnījuši. Es teicu, bet tu taču biji skeptiski. Es saku, kādā saka, labi, tā es katram iedevu savu krūzīti, un tagad mēs dzeram un sakam, tas ir mūsu narkotiskais ūdens. Nonācām līdz kola vadai. Es domāju, ārprāts, es esmu vairāk uztraukusies nekā mans vīrs. Viņš saka, par ko? Es saku, es nezinu, es varēšu tās 4 dienas iet. Viņš saka, oi, nē, ja es esmu sācis, es gan iziešu. Beigu rezultātā viņam vairāk kā -10 kg un 7. Vai tas ir taisnīgi? Tagad ceļos no rīta, galva nesāp, varu brīvi vingrot, un asinsspiediens vairāk arī nelēkā. Un, ziniet, es jau pēc šonedēļ braucu uz darbu ar riteni, domāju, bet manas locītavas nečīgas vairāk arī kaut vecirāt. Tā tad viss notiek, es biju tik laimīgi. Tā kā dzīvosim veselīgi, kustēsimies ar prieku un attīrīsim organismu. Paldies!